Varat uzminēt, kur es atrodos, šeit augšā. Tagad viss ir pārtaisīts, nekā kādreiz bija. Tagad uztaisīts, ka šeit var staigāt ar drošības jostu un iet apkārt. Nu tā, nu jaunais Viļņas tornis, no ko iesim skatīties. Kādreiz šeit bija visi dīvāni, tu nevarēja pieiet klāt, tikai sēdēt un skatīties. Tagad ir speciāls durs, var iziet ārā šeit staigāt. Augšā tā maliņā, ja grib adrenalīna, drošības jostu, var sēdēt uz maliņu, nofotografēties un spēlēt futbolu, nezinu, ko tur hashtag reklāmām. Kaut ko ierādzīsiet. Un viss stils mainījies, viss pilnīgi. Tagad pilnīgi viss savādāk. No augšu var redzēt. Migla sāk pazust, bet nu okei. Tā, ka to jābrauc visiem ciemos vasarā uz Viļņu, lai izpētītu. Ja kādreiz bija lielāks aplis un griezās, tad negriežas, nezinu, kāpēc mums jāpajautā. Bet no skats ir labs. Cilvēki nāk, ir bufetīts, bārīši. 67. stāvs. Un šeit laiž ārā ar drošības jostu. Redziet, pieķējās pie tiem un tu vari taisīt selfiju, fotogrāfijas, video un visu pārējo. Un aplis viens var iziet, pastaigāties. Un kā pienāks arī 87. stāvā var nolikt PP un AA un tā tālāk. Jā, ja kādreiz vajadzēja ilgi iet, es ātri vienā minūtē izstaigāju, pat nav minūte. Nu tā, mīļie. Brauc ciemos, tevi Viļņa gaida. Un skaistās dziesmas. Turnīt atkal.